Šis ir ļoti skaists laiks, kad noslēdzās liturģiskais gads un ka jaunas gads iesākās. Mums priekšā ir mūžības svētdiena, un tūlīt jau nākamā svētdienā ir adventa laiks. Divi tādi nozīmīgi liturģiski notikumi Kristīgajā baznīcā. Mūžības svētdiena, man liekas, iedod tādu ļoti skaistu perspektīvu. Protams, mums likās, ka gada noslēgums tas varētu būt kaut kas par beigām. Un beigām taču jābūt ir kaut kam drūmam un skumjam. Un, ja mēs dzīvojam pretīm beigām, reizēm cilvēki visu dzīvi varbūt dzīvo pretīm beigām, tas iekrāso visu to ceļu, tā var teikt, ka tāda pateicīga krāsa. Bet tas, ka baznīcas gads noslēdzās ar mūžības svētdienu, tas iedod pilnīgi citu perspektīvu. Ļoti, varētu sacīt, kristīgai vēstī atbilstoši perspektīvu, proti mēs dzīvojam pretīm kaut kam bezgalīgi labām. Labākais ir vēl tikai priekšā. Priekšā nav beigas, mēs aizdzīvojot līdz, varētu sacīt, līdz beigām mūsu izpratnē mēs atklājam, ka priekšā ir nebeidzama mūžiem. Un skaista mūžība, kaut kas, ko Dievs ir sagatavojis no savas puses. Un tāpat laikā mēs esam šajā pasaulē pateicoties kādiem cilvēkiem. Un mēs esam izauguši un varbūt Dievu iepazinuši pateicoties kādiem cilvēkiem, kas vairāk varbūt šodien nav mūsu vidū. Un tad šī diena ir tāda diena, kur mēs varam Dievam pateikties par viņiem, mēs varam viņus atcerēties. Citreiz cilvēki arī aiziet un apmeklē kapu vietu un sakopīja, un arī tādā veidā arī tā tiek piemiņa savus senčus, kam pateicoties mēs esam. Bet tas fokus ir arī nevis tā, ka mēs viņus apraudam, vai ka mēs tagad, pēdīgi pārdzīvojam, bet mūžības svētdienas kontekstā mēs arī uz mūsu aizgavējiem skatāmies ar cerību. Un arī paši tādā vietā skatāmies uz savu mūža piepildījumu ar cerību.